Visu, ko darāt, darat no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 3. nodaļa, 23. pants. Nevienā citā veidā māte nevar draudzē kalpot vairāk, kā atdodot savu laiku tiem, kas apmācības un audzināšanas ziņā ir no viņas atkarīgi. Kalpošana ir brīnišķīga, un Dieva iedvesmota tā ir vēl skaistāka. Kalpošanas darbs ir lielisks piedzīvojums, kas katru pazemīgu kalpotāju sagatavo debesīm. Māmiņas svarīgākais un Dievam vērtīgākais kalpošanas darbs ir savu bērnu sagatavošana debesīm, audzinot un mācot tos. Tāpat kā mēs esam atkarīgi no Dieva, tāpat mūsu bērni ir atkarīgi no mums. Lai tevi, māma, šodien iedrošina šī skaistā doma, tu kalpo Dievam, kā arī Dieva draudzei, esot kopā ar savu bērnu. Lūk, šeit rakstīts, kā vari pakalpot draudzei visvairāk par visām kalpošanām. Atdot laiku, man nav laika, cik bieži dzirdam un arī pašas izsakām šo teikumu. Reiz kāda māmiņa sacīja: mums ar saviem bērniem kopā ir 18 vasaras. Cik maz tas izklausās, bet tā ir realitāte. Mūsu laiks, esot blakus saviem bērniem ikdienā, nav mūžīgs. Atdosim laiku saviem bērniem. Varbūt sāc ar nedalītu uzmanību kaut reizi nedēļā, pēc tam jau reizi dienā. Esam lasījušas, kad kādas daudzbērnu mātes stāsta, ka viņām ir konkrēts, nedalīts laiks divatā ar katru no bērniem kaut 15 minūtes dienā. Tā mēs saistām mūsu bērnu sirdis pie savējām, lai mums Dievs spēkā izdodās. Audzinot un mācot savu bērnu, vienmēr paturi prātā šo domu, ka tas, ko tu dari un kā tu to dari, ir tam kungam. Šorīt ieklausies 7. pērlē no mammas Daces sirds. Kad ienācu draudzē, kas bija samērā nesen, kalpošanu līdz tam izpratu pavisam savādāk. Man kalpošana asociējās ar kalponi, kas visu dara, pretī neko nesaņem un ir pazemojošs darbs. Pēc laika tikai sapratu kalpošanas īsto nozīmi un to, cik tā ir brīnišķīga, bet arī prasa ļoti daudz pūļu un izaicinājumu. Es zinu, ka manai kalpošanai ir alga mūžībā, mans darba devējs Dievs. Tas man ir liels stimuls censties audzināt un apmācīt manu bērnu, jo es visu pirms to daru tam kungam par godu.